Labrīt skolotāji un skolotājas, kuras ir vakardien un kuri vakar veiksmīgi ir gan izglītojušies, gan, protams, atpūtušies. Tas ir nemazāk svarīgi, kā mācīties, atpūt, un tusiņi ir absolūti svarīgi mūsu dzīvē, ne tikai jauniešu, arī mūsu dzīvē. Tas joprojām ir svarīgi. Mēs kā Junior Achievement Latvija joprojām un vienmēr esam veidojuši jauno līderu un uzņēmēju paudzi. Tas ir mūsu pamatmērķis, un to mēs darām caur dažādām praktiskām mācību metodēm. Tas nevienā mirklī nav mainījies, un šo gadu laikā, kopš mēs Latvijā darbojamies, mēs esam pārliecinoši kļuvuši par Latvijas lielāko izglītības organizāciju, un es varu teikt, ka šis panākums ir viennozīmīgi pateicoties jums. Es nevarētu pateikt, ka tas ir panākums, tas ir fakts, kad pamazām no pārdesmit skolām mēs esam auguši un sasnieguši visas Latvijas veiksmīgu pārklājumu ar vairāk kā jau 50% Latvijas skolu. To, ko es varu droši teikt, viss, kas jūs šeit sēžat, kā skolu pārstāvji, tās ir Latvijas labākās, aktīvākās un veiksmīgākās skolas, kuras es negribu runāt nekādā veidā ne par skolu tīklu reformām, ne par ko, bet es ceru un ticu, ka jūs tas neskars, jo jūsu skolas strādā, dara un arī pierāda ar saviem rezultātiem. Un mēs esam arī starptautiska organizācija. Mēs darbojamies vairāk kā 100 gadus pasaulē. Junior Achievement Worldwide programmas tiek īstenotas visos pasaules kontinentos, un mēs esam daļa no tā. Šī organizācija pasaulē ir atzīta kā vairākus gadus pēc kārtas šogad kā 5. ietekmīgākā nevalstiskā organizācija pasaulē, un 3. gadu pēc kārtas mēs esam nominēti Nobela miera prēmijai. Mēs ceram, ka mēs to sasniegsim, beidzot 3 lietas, labas lietas, kad ar 3. gadu pēc kārtas mēs šo nomināciju kā Junior Achievement saņemsim. Protams, šī visa panākuma nopelns un atslēga ir viennozīmīgi arī jūs kā skolotāji. Bez jums šie sasniegumi vienkārši nebūtu iespējami, un jūs varat pasist sev pa plecu, kad jūs esat daļa no šīs organizācijas, un tieši tādēļ arī vēl vakardien daudz no jums saņēma 3 stūra nozīmītes, nesāja tās ar lepnumu, jo tās atpazīs ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Brauksiet komandējumos, brauksiet pieredzes apmaiņā, lieciet šīs nozīmītes, jo tas apliecina to, ka jūs esat daļa no šīs organizācijas. Mēs Latvijā darbojamies 3 galvenajos pilāros. Tā ir finanšu pratība, karjeras izglītība, uzņēmēja darbība un, protams, nemazāk svarīga skolotāju apmācības un skolotāju izglītība. Dēļ kā faktiski mēs šodien esam šeit un jūs šeit šodien sēžat un mācaties. Tātad par skolotāju izglītību. Šie ir pedagogu profesionālās pilnveides kursi. Mēs esam saņēmuši apliecību, apstiprinājumu, kad mēs jums šo apliecību varam izsniegt. Mēs varam izsniegt 2 apliecības gadā, tātad par šo konferenci jūs saņemsiet 14 stundu apliecinājumu. Savukārt īpaši svarīgi jaunajiem skolotājiem, kur uzsāk mācību uzņēmumu procesu tikai šogad, vai arī ir uzsākuši nesen, vai arī tieši pretēji ir uzsākuši krietnu laiku atpakaļ un iespējams nav apguvuši varbūt jaunākos materiālus, tad jums ir vērts iegūt arī šo 12 kursu moduli, kurš būs balstīts tieši uz mācību uzņēmumu praktisko pieredzi ar dalību reģionālajos semināros un dalību citā bazārā, webināros, un šādā veidā jūs saņemsiet 12 stundu apliecinājumu. Protams, starptautiskas konferences, pieredzes, tās šeit mēs pat neietveram, jums ir jāseko līdzi, un to visu mēs jums nodrošinām arī cita bazāra vai lielās konferences ietvaros, kur ir skolotājiem atsevišķa programma, atsevišķa vieta, kur pulcēties, tīkloties un izmantojiet tās iespējas un apmeklējiet šos pasākumus.
Par finanšu pratību pavisam īsi. Tātad jūs jau zinat ilgadējie skolotāji un skolotāji arī ar mazāku pieredzi. Tātad mums ir 2 konkursi. Mana vārdnīciņa, kas ir paredzēts 1. līdz 3. klasei, jāpievērš uzmanību, jo līdz šim tas bija līdz 4. klasei. Šogad mēs atstājam šo programmu tikai līdz 3. klasei. Savukārt biznesa pasakas 4. līdz 9. klase. Mana vārdnīciņa joprojām mēs organizējam 3 vecuma grupās, kad vārdi ir jāskaidro gan vecākiem, gan vecvecākiem, protams, pašam skolēnam. Un biznesa pasakas, tas ir radošs darbs, kurš tiks sadalīts kategorijās par tēmām, kuru vērtē mūsu sadarbības partneri. Un rezultātā mēs šīs pasakas iesienam grāmatā, un šīs grāmatas tiek nodotas faktiski visiem Latvijas, es nevaru teikt visiem ministriem, lielai daļai Latvijas ministru, prezidentam, premjerei un lielajiem sadarbības partneriem, tā skaitā lektori. Viņi saņem šīs biznesa pasaku grāmatas, kurās ir jūsu skolas, jūsu skolēnu darbi, tā kā jūsu skola arī ir reprezentēta šādā veidā gan politiskajā vidē, gan, protams, partneriem. Mūsu pamatprogramma ir un paliek skolēnu mācību uzņēmumu programma. Tā ir pati vērienīgākā programma, un tā ir pasaulē atzīta arī par visefektīvāko rīku uzņēmēju spēju pilnveidē. Latvijā šī skolēnu mācību uzņēmuma programma nu jau beidzot ieņem savu vietu izglītības programmās, tā ir iekļauta izglītības standartā. Mums vairs nav jādomā, kā ārpusstundas vai ārpusskolas šo programmu īstenot. To jūs varat izdarīt dažādu mācību priekšmetu ietvaros, vai tā skaitā projektu darbu, aizstājot zinātnisku pētniecisko darbu. Izmantojiet šo iespēju vai piedāvājiet skolēniem šo iespēju, jo šī programma aptver ļoti plašu kompetenču spektru, kurš ir jāapgūst tieši uzņēmējspēju attīstībā. Par skaitu, pateicoties jums, skolēnu mācību uzņēmumu skaits pieaug katru gadu. Pagājušajā gadā tas sasniedz 1550. Mēs ar to lepojamies. Skolēniem, protams, tā ir milzīga konkurence, jo mūsu projekti, šī programma ietver dažādus pasākumus, kuri konkurē savā starpā ar skolēniem. Lai piedalītos kādā no pasākumiem, skolēnam ir jābūt pietiekam labam, lai šajā pasākumā skolēns tiktu uzņemts. Tātad par darbības ciklu. Tas ir pilns darbības cikls, pilna uzņēmējdarbības pieredze, sākot ar lietvedības dokumentiem, kas ir pielāgoti realitātei, kā ir dibinot īstu uzņēmumu. Tie ir dažādi webināri un apmācības skolēniem atbalstot tieši darbā skolēnus ar skolēnu mācību uzņēmumu programmu, jo jums nav viss jāzina. Mēs zinām, ka atsevišķi konsultanti nav ekonomikas skolotāji, ir arī cita priekšmetu skolotāji, un par biznesu iespējams jūs netik labi zinat, tad mēs atbalstam ar webināriem katru soli skolēnus. Ja skolēns nevar piedalīties webinārā, šie visi webināri par tēmām ir apkopoti mūsu profilos. Un, protams, skolēnu mācību uzņēmuma aktivitāte tā ir pamatlieta, tie ir pasākumi, praktiskā darbība, kuru viņi iegūst gan tirgojoties, gan īstenojot savus mārketinga stratēģijas dzīvē, veidojot zīmolus un visu, kas ir nepieciešams uzņēmējdarbībai, tā skaitā e-komercija. Un neatņemama sastāvdaļa, diemžēl, neatņemama, es varētu teikt, un tā kļūst aizvien nozīmīgāk, tā ir mācību uzņēmuma likvidācija. Tas būs jāpatur prātā, lai saņemtu certifikātu, jo šo mēs visu automatizēsim, mums vairs nebūs jāsūta jūsu pieteikumu, lai saņemtu certifikātu, viss būs sistemātiski, līdz ar to šīm minimālajam procesam kā likvidācija būs jāaiziet cauri un mācību uzņēmums oficiāli jālikvidē, lai skolēni saņemtu certifikātu un apliecinājumu par dalību mācību uzņēmumu programmā. Un visbeidzot, ESP eksāmens, par kuru es arī pastāstīšu. Šeit ir faktiski pierādījumi, kāpēc mācību uzņēmuma programma ir svarīga. Tie ir dažādi dati no dažādiem pētījumiem, kas tika īstenoti ne tikai Latvijā, bet arī dažādās pasaules valstīs, kas pierāda to, cik mācību uzņēmuma programma pieredze dod skolēnam karjeras turpmākajā attīstībā. Viņi ātrāk iestājas darba
darba tirgu, viņiem ir mazāks bezdarba procents, kā salīdzinot ar citiem jauniešiem. Viņi ieņem augstākus amatus un augstāk atalgotus amatus. Viņi, protams, kļūst par uzņēmējiem ar daudz lielāku iespējamību nekā tie skolēni, kuriem šī uzņēmējdarbības pieredze nav. Un visbeidzot, arī tiem skolotājiem, kuri neatbalsta varbūt savu skolēnu dalību, nepārtrauktu dalību dažādos pasākumos, tad jūs arī droši varat teikt, ka skolēni, kuriem ir mācību uzņēmuma programma, uzlabo savas akadēmiskās sekmes. Tas ir pierādīts, ir pētīts, un ja skolēnam pirms mācību uzņēmuma programmas matemātikā bija viena atzīme, viņš šod motivāciju mācību uzņēmuma programmā, un viņam jau nākamajā gadā šī atzīme ir uzlabojusies. Tas ir statistiski pierādīts, pētīts, līdz ar to arī tie skolotāji, kuri kāpēc atkal neapmeklē fiziku vai ķīmiju, jo tu esi bazārā, tad ilgtermiņā tas ir ieguvums viennozīmīgi skolēnam. Par pierādījumiem vēl. Tātad mūsu skolēnu mācību uzņēmumi ir pasaules veiksmīgi, reāli uzņēmēji. Tā skaitā Rocket Grip, kurus jūs arī šodien vēl dzirdēsiet, es par viņiem nestāstīšu, miljonu apgrozījumus tieši izaudzis no skolēnu mācību uzņēmuma. Giraffe 360 ar Miku Sopeltu, kurš ir pasaules līmeņa startups ar vairākiem miljoniem peļņu gadā, kurš ir arī mācījies un ieguvis pirmo uzņēmējdarbības pieredzi kā skolēnu mācību uzņēmums, Landsmanbag un Katrīna Resne, kur starp citu arī šodien ir šeit un palīdz mums ar soc tīkliem. Tāpat Māra Lieplapa ar plūkttējām, viņa ir mūsu programmas absolventi un ir pasaulē atpazīstama ar šīm ekoloģiskajām tējām, vai Marija Ručevska, kur ir startup kūrētāja Latvijā, un daudzi digitālā mārketinga uzņēmumi, kur arī nesasniedzot pa 25 gadus jau pelna miljonus. Tie ir mūsu programmu absolventi, ar kuriem mēs varam lepoties un kuri ir atzinuši to, ka bez mācību uzņēmuma programmas šī pieredze viņiem nebūtu tāda un rezultāti dzīvē nebūtu tādi, kādi viņi ir šobrīd. Par pasākumiem. Tātad Cits bazārs ir pamat pasākums skolēnu mācību uzņēmuma programmā. Šeit jau jūs varat redzēt aktuālos datumus, tas ir decembris, un pats svarīgākais, ka jūs varat piefiksēt pasākuma datumu, bet vissvarīgākais ir pieteikuma datums. Pieteikuma datums vidēji ir mēnesi pirms pasākuma. Un ja jūs nepiesakaties vai neiekļaujaties termiņā, tad, diemžēl, skolēnu mācību uzņēmums automātiski tiek noraidīts iespējamībai piedalīties šajā pasākumā. Līdz ar to ir svarīgi ievērot termiņus pieteikumiem, lai skolēni varētu iegūt šo te praktisko uzņēmējdarbības pieredzi Latvijas mēroga citos bazāros. Domini Shoppinga pēc skaitliskajiem datiem gada tirgu apmeklē vidēji 30 000 apmeklētāji, kas ir papildus skaits ikdienas apmeklētāju plūsmai, un mēs iesakām, protams, izmantot, un tas pat ir obligāti tiem, kuri grib kandidēt vai pretendēt uz Latvijas kāda līmeņa tituliem, tad ir jābūt arī šam izveidotam e-katalogam mūsu mājaslapā, un mēs publicējam kritērijus pirms Cita bazāra ar 10 nominācijām, un mēs arī ieteiktu viņus gatavoties konkrēti kādai nominācijai, jau zinot atbildes uz jautājumiem, ja viņiem uzdos jautājumu par sociālo atbildību vai par ilgtspēju vai par inovācijām, lai viņi ir gudri un paskatās kritērijus, ko žūrija var uzdot, lai viņi mērķiecīgi iet uz savu kategoriju, kur viņi grib iegūt. Tas palīdzēs daudz. Ja viņi nezina nominācijas vai nezina kritērijus, tad šī iespējamība, protams, ir iespējamība saņemt nomināciju, bet daudz lielākie uz to mēs ejam mērķiecīgi. Par starptautisko festivālu. Mums ir svarīgi ne tikai, lai skolēni iegūst reģionālā līmeņa pieredzi, valstiska līmeņa pieredzi, mums ir nozīmīga arī starptautiska pieredze. Mēs šo starptautisko festivālu organizējam jau vairāk kā 10 gadus, un viņš ir atzīts kā Eiropā lielākais starptautiskais pasākums ārpus Eiropas skolēnu mācību uzņēmumu fināla, un katru gadu Latvijas mācību uzņēmumu
īpatsvars palielinās, ar ko mēs lepojamies un priecājamies. Kā tas notiek? Ir svarīgi saņemt Latvijas mēroga citos bazāros kādu no nominācijām vai tikt nominētiem, tad mēs no savas puses pašvaldībai, domei un skolas direktoram rakstam vēstuli ar priecīgu ziņu, kad jūsu komanda ir tikusi nominēta vai dabūjusi nomināciju, un mēs aicinām sekt izmaksas dalībai starptautiskajā festivālā. Līdz ar to jau visām pašvaldībām, arī šeit domas pārstāvi, kur ir aicinātu rezervēt kādu minimālu budžetu iespējamībai, ja komanda uzvar un lai viņa tiek pie iespējas piedalīties šajā starptautiskajā festivālā. Kā šis starptautiskais festivāls izskatās, to vislabāk parādīs video. Kurš aizies? Vai iespējams aizies bez skaņas, bet idejiski jūs varat redzēt, kā tas izskatās ar cita bazāra dalību Domina Shopping, ar skolotāju starptautisku konferenci, ar skolotāju, ar skolēnu tīklošanos, ar svinīgām apbalvošanas vakariņām un, protams, nominācijām. Un kas ir arī interesanti, ka šī gada uzvarētājs, kuri ražoja pastu, no Austrijas mācību uzņēmums, viņš ieguva arī Eiropā uzvaru. Tātad mūsu žūrija ir ļoti objektīva, ja mūsu žūrija pamanīs starp šīm te komandām tieši šo te vienu mācību uzņēmumu, kurš liekas, kad ražo latviešu izpratnē makaronus, tad viņi ir uzvarējuši arī Eiropā, un tas nozīmē, ka mūsu žūrija ir ļoti kompetenta, un mēs esam trāpījuši desmitniekā, un mūsu Latviju ir atbraukts Eiropas labākais mācību uzņēmums, kurš, protams, uzvarēja šajā. Par Dženī Latvija šeit arī ir svarīgi pieteikties. Tas ir Latvijas mācību uzņēmumu fināls, kurā tiek uzņemti 20 vidusskolas un 10 pamatskolas mācību uzņēmumi. Bet viņi tiek uzņemti tikai un vienīgi no tiem uzņēmumiem, kuri ir atsūtījuši pieteikumus. Pieteikumu ar katru gadu paliek arvien vairāk, bet atkal ir jāņem vērā, ka mēs kā organizācija vienmēr skatāmies reģionālo pārklājumu. Nevajag baidīties, kad tur tie citi uzņēmumi no valsts ģimnāzijām, lai gan tas nekādā veidā neko neizsaka. Valsts ģimnāzija, tehnikums vai tālmācības skola, šie rezultāti nekādā veidā nav salīdzināmi, un arī pagājušajā gadā mēs zinām un varam lepoties, ka Latvijas uzvarētāji ir no Ogres tehnikuma. Līdz ar to tas nekādā veidā neizsver, bet ir svarīgi saprast to, kad ir jāpiesakās. Šiem te Latvijas fināliem ir jāsūta pieteikumi, un, kas zina, varbūt tieši jūsu mācību uzņēmumi arī tiks aicināti uz šo te 2 dienu klātienes pasākumu, kur ir 1 diena online, lai piedalītos šajās Latvijas sacensībās. Un šajā pasākumā mēs apbalvojam arī gada uzņēmējdarbības skolotājus, un šeit arī mēs aicinām jūs pašus vai nu pieteikties vai izvirzīt savus kolēģus ar labiem rezultātiem tieši gan mācību uzņēmumu programmā vai aktivitātēm pat ārpus Junior Achievement, parādot to, cik jūs kā skolotāji esat aktīvi vai apmācat citus skolotājus, iedvesmojat, organizējat citus bazārus. Tas viss tiek ņemts vērā nominācijai gada uzņēmējdarbības skolotājs. Un viena no skolēnu mācību uzņēmumu apakšprogrammām ir TechTrack programma. Jūs arī vakardien diskusijā dzirdējāt, jums bija jautājums, kā jūs zinājāt, kā saražot šo te mākslīgo ādu. Viņi teica, mēs nezinājām, tāpēc mēs pieteicāmies programmā. Ar to arī šī programma ir svarīga. Mums ir svarīgi, lai skolēni domā tehnoloģiskajā jomā, produktos ar augstu pievienoto vērtību, lai mēs kopā ar mentoriem un visu tehnisko atbalstu spētu radīt šo produktu prototipa līmenī. Un šajā programmā, tā ir pilna programma no novembra līdz maijam, un šajā programmā vidēji ir 100 komandu pieteikumi, no kurām mēs uzņemam tātad pirmajā atlasē 30 komandas, un no šīm 30 komandām, kas ir klātienē, piedalās 2 dienu nometnē, mēs atlasam un izvēlamies
izvirzām tikai 15 komandas tālākai darbībai programmā. Tātad atlase ir diezgan liela, bet svarīgi šajā gadījumā ir ideja, viņu domu lidojums un gribēšana šo prototipu īstenot. Viņiem, protams, ja viņi īsteno prototipu fizikā vai ķīmijā, viņiem ir jāgrib un jāpatīk fizika un ķīmija, lai viņi veiksmīgi varētu piedalīties šajā Techtrack programmā. Un Techtrack programmā tātad atbilstoši komandām un idejām mēs izvirzam un izvēlamies mentorus, kuri ir Latvijā savu jomu eksperti, kuri individuāli strādā ar jauniešiem, lai sasniegtu vislabāko rezultātu. Un šī programma ir arī sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, un mēs ļoti labi zinām, un arī šodien vēl redzēsiet jūs praktiskajās darbnīcās, kāds tehniskais nodrošinājums šeit ir, lai arī palīdzētu šīm tehniskajām idejām tapt realizētām. Par pavisam atsevišķām projektu idejām, tātad jūs jau dzirdējāt Fortful šos pulksteņus vairedzīgajiem, tātad arī ar Techtrack programmas atbalstu ir radīts vēl labāks prototips, kā puiši paši būtu radījuši. Tad par mākslīgajām ādām Frucorium jūs arī dzirdējāt, tātad arī organizēts un veidots projekts pilnībā Techtrack programmas ietvaros. Tāpat Studify, tā ir telefona aplikācija, kas palīdz potenciāliem studentiem vienotā platformā orientēties starp augstskolu programmām, stipendijām, visu, kas ir nepieciešams potenciāliem studentam. Izcila komanda saņēmusi arī dažādus grantus un finansējumu, ko veiksmīgi īsteno un arī turpina šo programmu. Un es ticu, ka šis būs viens no arī veiksmes stāstiem, ko mēs visi izglītības jomā strādājošie dzirdēsim vēl. Un Cameron jau tāds hardware produkts, kas ir tehnoloģija, kur jebkuru telefonu ar šo uzlikto kameru priekšā var pataisīt par profesionālu kameru. Šo arī tātad puiši īstenoja Techtrack programmas ietvaros. Un arī interesants produkts, kas ir Dovi, automātiskā mājdzīvnieku barotava ar mākslīgā intelekta rīkiem, kurš atpazīst, vai pie barotavas pienāk suns vai kaķis, vai konkrēti viens suns vai otrs suns, atpazīst seju un iebar attiecīgajā laikā tieši šim dzīvniekam barību, un kas signalizē aplikācijā, vai varētu mājdzīvniekam būt veselības problēmas, ja viņam mainās ēšanas paradumi, kas ir pirmais signāls veselības problēmām. Un arī pilnībā izstrādāts darbojošs prototips, kurš tika īstenots Techtrack programmas ietvaros. Par starptautisko uzņēmējdarbības ekonomikas eksāmenu. Šis eksāmens ir atzīts arī ar Pasaules ekonomikas fórumā, kā viens no pasaulē labākajiem rīkiem uzņēmējspēju novērtēšanā. Šo eksāmenu var pildīt tikai tie skolēni, kuri ir piedalījušies mācību uzņēmuma programmā. Šis ir starptautisks eksāmens, viņš nu jau iet no kontinentu uz kontinentu, šobrīd viņš tiek ieviests ļoti aktīvi Āzijas valstīs, viņš ir Eiropā, viņš ir Amerikā un šobrīd tiek ieviests Āzijā un Āfrikā. Tas nozīmē to, ka tiešām ir viss pasaules pārklājums un šo eksāmenu atbalsta pasaules uzņēmēju organizācijas kā Eurochambers un daudzas citas. Ja Pasaules ekonomikas fórumā arī tiek atzīts kā ļoti laba pieredze. Mēs Latvijā šim eksāmenam arī tiek nodrošināts dažādas priekšrocības, iestājoties augstskolā. Tās ir reāli studiju atlaides, diezgan ievērojamas, un plus, protams, atsevišķās augstskolās uzņemšanas punkti, lai skolēns tiktu uzņemts konkrētā augstskolā. Par līderu programmu. Šī programma arī ir jau ieņēmusi konkrētu vietu mūsu programmas saturā. Tā ir Latvijas talantīgākajiem jauniešiem, kuri apzinās, ka viņi ir līderi. Nepietiek tikai ar to, ka viņi ir labi mācās, kad viņi ir uzvarējuši olimpiādē. Viņiem pašiem ir jāsaprot, kad viņi grib būt un kad viņi ir līderi. Un šajā programmā tātad tiek veidota viņu
līderu kompetenču attīstība sadarbībā ar mentoriem un coachiem. Šī ir intensīva programma ar katra mēneša regulārām notiekošām aktivitātēm, ar uzdevumiem, kas viņiem ir jāpild un jāpiedalās. Tā tad līderu programmas mentori un coachi. Katram līderim tiek pēc viņu personības tipa faktiski piemeklēti līderi, Latvijas reāli līderi, kuri individuāli strādā ar šo jaunieti un palīdz īstenot viņa projektu. Mūsu mentori arī jau vakardien dzirdētais Ģirds Rungainis vai Osipovs kundze vai Guntars Kokorevičs, kurš ir programmas arī kurētājs un veidotājs, Mārts Sauziņš no zinātniskās vides un Delfi kā mēdīja galvenais redaktors un daudzi citi, bet šie mentori arī var pamainīties atkarībā no tā, kādus skolēnus mēs uzņemam programmā. Un programmas laikā skolēnam ir jāīsteno viens individuālais projekts un viens grupu projekts, un, diemžēl, bez individuālā projekta realizācijas skolēns nevar absolvēt programmu. Diemžēl mums tādi gadījumi ir, un tādi gadījumi arī ir šogad, kad skolēni grib un domā, kad izdarīs, bet faktiski neizdara un kļūdās pie mazām niansēm un apjūk. Mēs mēģinām darīt visu, lai viņiem šis projekts izdotos, bet ja tas tomēr viņu rokās nav, tad skolēns neabsolvē šo te programmu. Ir, protams, arī citi kritēriji, kā obligāti 100% katrs meistarklases apmeklējums, nometnes apmeklējums, un tad rezultātā skolēns apmeklē šo te absolvē līderu programmu. Dalībnieku atlase ir komplicēta 3 kārtās. Mēs katru gadu saņemam vairāk kā 100 pieteikumus. Pirmajā kārtā tiek izvērtēts, vai viss ir aizpildīts. Otrajā kārtā ir klātienes intervijas ar katru skolēnu, tātad viņi tiek saukt uz klātienes intervijām. Un trešā kārta atkal ir 2 dienu nometne, kur no potenciālajiem atlases kandidātiem pēc 2 dienām mēs pēc viņu prezentācijām atlasām tikai līdz 15 šos te jauniešus, kuri tālāk tiek uzņemti programmā. Šajā programmā mēs tiešām gribētu redzēt Latvijas talantus, līdz ar to, ja skolā jums tādi ir, aiciniet viņus pieteikties, jo tā pieredze, ko viņi iegūst līderu programmā, ir neatsverama. Kā, piemēram, 4. meistarklase, kas ir vairāk par patriotismu, demokrātiju un piederību mūsu valstī, pagājušajā gadā bija diskusija ar Latvijas valsts prezidentu. Šogad tiek plānota diskusija ar premjeri un, protams, vizīte Nacionālajos bruņotajos spēkos, lai redzētu, kā tiek veidot šī te valsts aizsardzība un drošības visa infrastruktūra. Tādēļ ir vērts pieteikties, ja jūsu skolā ir talantīgi jaunieši, pamudiniet viņus pieteikties šai programmai. Jā. Vidusskola vai profesionālā izglītība. Un arī ir jāņem vērā, ja mēs neuzņemam pirmajā gadā, mēs interviju laikā iesakam lietas, ko uzlabot, lai viņi pieteiktos atkal nākošajā gadā. Un ir gadījumi, ka 3 gadus pēc kārtas jaunietis pieskās un 3. gadā viņš tiek uzņemts. Un šeit pavisam īsi atskata video par to, kas tad ir līderu programma. Savērsts kopā tiešām ar Latvijā talantīgiem uzņēmējiem, politiķiem, zinātniekiem, daudz ko citu, kas ir mūsu mentori, un tā skaitā arī lektori visaugstākajā līmenī. Un mēs ļoti liekam augstas cerības uz jums, ka jūs šo visu attaisnosiet tālāk savos darbos. Līderība ir par kvalitāti un par katru izcilību, ko mēs attīstam. Es varu teikt, ka šie jaunieši patiesi ir Latvijas jauniešu zelta izlase. Jūs esat izredzēti, jūs esat ļoti mazs procents no visas sabiedrības, kuriem šis talants ir dots. Pat līderiem piedzimst! Katram
jums ir bijis savs ceļš, sava motivācija? Viens līderis ar sevi var pavilkt daudz cits līderis. Līderis, tas ir jau pienākums. Ņemiet varu, izmantojiet varu, neatdodiet varu. Jā, tātad programma ir tiešām jaudīga, un kā mēs iekšēnē sakam, kad mēs katru gadu veidojam ar vienu jaunu ministru kabinetu, šeit ir Valaņa kungs, jau ir ieradies, te potenciālie nākamie ministri arī top šajā programmā. Un pieteikšanās, es neiešu cauri kritērijiem, kā pieteikties, aiciniet skolēnus pašiem sakot līdz mājaslapā un nepalaist garām termiņus. Un kas ir jaunums, tātad mums ir Junior Achievement Unlock nometne, kas jau tiek organizēta gadiem. Tā ir uzņēmējdarbības nometne, kur nedēļu garā hakatonā tiek radītas jaunas komandas, jaunas idejas, kur ir vienmēr bijuši tikai aicināti jaunieši. Tad jau šogad mēs zinām, kad mēs atvērsim pieteikumus un tiks pēc pašu jauniešu pieteikumiem, mēs izvēlēsimies papildus 5 jauniešus, kuri grib šajā nometnē nokļūt, tātad pilnībā atmaksātā nometnē pēc jauniešu pieteikumiem. 5 tātad jaunieši tiks atlasīti, neņemot vērā programmu rezultātus mācību uzņēmumu programmā vai dalību līderu programmā vai kur citur, ko mēs esam pamanījuši un viņus aicinājuši. Tātad šeit ir brīva iespēja pieteikties jauniešiem. Un par ēnu dienu. Ēnu dienu jau jūs visi ļoti labi zinat. Tā ir Latvijas lielākā karjeras izglītības programma, kura nav tikai viena ēnu diena, kur ir komplicēti jau jāizdara lēmumi pirms pašas ēnu dienas, un ēnu dienas rezultāti katru gadu pieaug, un pagājušajā gadā, respektīvi ne šogad, kādā pagājušajā gadā te jau 13,000 vakances tika publicētas mūsu ēnu dienas mājaslapā, vairāk kā 2,000 uzņēmumi un darba devēji tika publicējuši savus uzņēmumus, kur ir atvērti, un 37,000 skolēni tika reģistrēti ēnu dienas platformā. Tas, ko es gribu teikt, ka mums visas vakances joprojām nav aizpildītas. Ir skolēni, kuri piesakās vakancēm, kur konkurss ir teju 40 cilvēku uz vienu vietu, bet ir ļoti vērtīgas vakances, kuras varbūt ir ar netik atpazīstamiem uzņēmumiem, bet paliek brīvas. Jums kā skolotājiem es aicinātu tomēr pavirzīt skolēnus un paskatīties, ja kura pieredze ir ļoti vērtīga pieredze, un arī tas uzņēmums iespējams nav visā Latvijā tik atpazīstams, bet viņš iespējams ir vēl vērtīgāks finansiālā ziņā un komandas ziņā un prasmju ziņā nekā iespējams tas atpazīstamais uzņēmums. Tādēļ mēģinam pārklāt pēc iespējas plašāku vakanču skaitu, dodot iespēju ikvienam skolēnam katru gadu pēc iespējas vairāk iegūt šo ēnu dienas pieredzi. Par jauno uzņēmēju skolām mēs šo visu arī stāstīsim un ar personīgiem praktiskiem pieredzes stāstiem brauksim par Latvijas reģioniem. Šeit ir datumi, kur iespējams 2 varbūt vēl pamainīsies, bet šīs ir pilsētas stabili, kuras tātad ir apstiprinātas, kurās notiks reģionālie semināri. Ja jūs esat tuvu kādā no šiem te punktiem, lūdzu izmantojiet iespēju un brauciet, jo, ja jūs gribat uz Rīgu tikt, tas notiks šajā auditorijā, mums būs 600 cilvēki, bet tas ir maksimālā kapacitāte, kur šeit var būt. Līdz ar to, kurš pirmais brauc, piesakās, tātad seminārs tiek slēgts. Izmantojiet un esiet ātri, lai reģistrētu savus skolēnus šiem te semināriem, jo tur ir iegūta gan pieredze no citiem mācību uzņēmumiem, tur būs hakatoni, kā ģenerēt biznesa idejas, un mēs ceram, ka šīs biznesa idejas, pat kuras tiks saģenerētas, varētu tikt radīts mācību uzņēmuma programmas ietvaros. Tātad par uzdrīksties uzvarēt. Uzdrīksties uzvarēt ir Latvijas lielākā uzņēmēja darbības konferences, kāda tiek organizēta. Šogad tas būs 8. novembris, kurā mēs aicinām jau laicīgi rezervēt pašvaldībām autobusus, lai organizētu grupas uz šo konferenci. Pagājušajā gadā šajā konferencē tika uzņemti 6500 cilvēku klātienē.
tā skaitā skolotāji. Ieeja visiem ir pilnībā, protams, bez maksas. Viss, kas tiek organizēts, vienīgais, ko mēs tātad aicinām jūs organizēt loģistiku un transportus, lai atgādātu skolēnus līdz Rīgai. Saturā mēs aicinām Latvijas veiksmīgus uzņēmējus, kuri ir radījuši savus uzņēmumus un ir kļuvuši par starptautiskiem atpazīstamiem uzņēmumiem vai pat netik mums Latvijā labi zināmiem. Bieži vien šie Latvijā vai latviešu veidot uzņēmumi vai Latvijas talanti, viņi nav pat Latvijā, bet mēs viņus atrodam un atvedam, ja nepieciešams, pat nopērkam lidmašīnas biļeti, lai viņi varētu būt šajā konferencē un stāstīt par savu pieredzi un iedvesmot skolēnus. Par tātad stendiem paralēli notiek arī stendu zona, kurā mēs aicinām mūsu partnerus rast piedāvājumus skolēniem, kas ir ar aktuālo informāciju, tātad, lai būtu interaktīvi un atraktīvi. Tāpat ir arī partneru un skolotāju loža, kurā jūs varat tīkloties un skatīties šo konferenci tiešraidē, ja jums šis te pasākums sāk likties varbūt par skaļu vai nogurs, tad jūs varat doties uz savu ložu. Šajā gadījumā gan ložā ir tikai iespējamība būt dalības skolas skolotājiem. Tur gan mēs skatāmies strikti pēc saraksta. Konference ir atvērta visai Latvijai, bet ložā var tikt tikai tie skolotāji, kuri ir mūsu dalības skolas skolotāji. Un atskata video, kā tas izskatījās pagājušajā gadā. Pedagogi, iedvesmotāji, brīd konferences organizatori. Pilnīgi viss ir iespējams. Nav neiespējama lieta. Šodien stāvēt jūs priekšā uz šīs skatuves. Manuprāt, ir divi atslēgas vārdi jebkuram no jums, lai dzīvē kaut ko sasniegtu. Tā ir drosme un smags darbs, kam viņi ir izgājuši cauri. Darot kaut ko, kas jums patīk, neviena diena nav kā darba diena. Nekad nepienāks tā diena, kad jūs esat gatavs uzsākt biznesu. Neviens man nekad neticēja, ka varētu noskriet maratonu. Vienīgā persona, kas man ticēja, bija es pati. Mēs 2019. gadā izveidojam savu e-pasta mārketinga aģentūru, un jau 2 gadus vēlāk tā nopelnīja miljonus eiro. Tu esi atbildīgs pie katras lietas tajā visā procesā, visā uzņēmumā, visā, ko dara. Man ir laimējies, draugi mīļie, izvēlēties pareizo spēli. Jaunas prasmes ir tas, cik inteliģents jūs esat. Neprot izdarīt to, ko viņš var izdarīt. Tas ir garš ceļš, tā ir liela kompānija, daudz talantiem. Jā, un es varu teikt, ka šī gada konference būs vēl iespaidīgāka, līdz ar to tiešām pieiet tam nopietni un organizējiet tos skolēnus, kuri var un kuriem ir iespēja konkrētajā dienā atbraukt uz Rīgu un iedvesmoties, jo tas viņiem tālāk dod to iedvesmas devu savam uzņēmumam, piedalīties ēnu dienā, pieteikties līderu programmā. Tas izdara milzīgi īstenībā jūsu darbu, ko viss sagaida, kad jūs iedvesmosiet, kad jūs parādīsiet. Tad šī konference īstenībā to visu izdara. Jums atliek tikai atvest skolēnus, un viņi parādīs labus rezultātus. Un, protams, šo visu mēs darām kopā ar mūsu sadarbības partneriem. Man pateicība vislielākā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, ar kuriem mēs kopā arī šo konferenci organizējam, uzdrīksties uzvarēt, organizējam. Un tas ir tikai pierādījums tam, kad lielie šie te gan uzņēmēji, gan
arī valsts iestāde, kur atbild par valsts investīcijām jaunu uzņēmumu veidošanos, kad viņiem ir svarīgi strādāt ar skolēniem un veidot šo te linku starp skolēnu mācību uzņēmumiem, biznesa inkubatoriem un startupiem un jau reāliem uzņēmējiem. Līdz ar to tas ir apliecinājums, ka tas, ko jūs darat, tas ir vērtīgi, tas ir svarīgi Latvijas ekonomikai un, protams, mūsu labklājībai. Mēs sadarbojamies ar ļoti daudz arī mēdījiem. Jūs varat redzēt, arī vakardien bija 2 ziņu sižeti par mūsu konferenci. To mēs arī neaicinām viņus tikai tādēļ, ka mums patīk parādīt, ko mēs darām, bet tas ir svarīgi, lai iedvesmotu citus, lai parādītu, kad arī citi to var un lai informētu. Tādēļ arī visos bazāros ir faktiski redzamība visā Latvijā. Un, protams, augstskolas, kuras novērtē šo te skolēnu sniegumu, skolēnu iegūtās prasmes, mācību uzņēmumu un citās programmās. Viņi piedāvā gan atlaides, gan dažādas atbalsta programmas un rīkus tieši mūsu Junior Achievement Latvija skolēniem. Un tātad komanda, kas mēs to visu veicam, mēs esam 9 cilvēki birojā. Virs mums ir vērienīga padomas locekļu komanda, kura aktīvi iesaistās, aktīvi palīdz mums pilnveidot programmas. Un, protams, mēs esam visi šeit, lai arī atbalstītu skolu, skolotājus un ikvienu skolēnu, lai nepalikt neatbildēts neviens jautājums. Tad no savas puses teikšu liels paldies par uzmanību, un ja ir kādi jautājumi, tad droši. Skatos, ka mikrofoni mums ir auditorijā, droši paceļam roku, būs arī kāda dāvaniņa no izdevniecības skolas vārds. Pirmais jautājums šeit. Labrīt, kā jūs sauc un kāds ir jūsu jautājums? Labrīt, mani sauc Veronika, un man ir jautājums šāds. Mūsu skolā pagaidām netiek aktualizēts šis te jautājums par skolēnu mācību uzņēmumiem, tāpēc es gribētu kā pedagogs uzzināt, kā es varētu šo ieviest savā skolā, kā es to varētu popularizēt savā skolā un kādu atbalstu no skolas vadības es varētu lūgt šī te jautājuma aktualizēšanā. Paldies! Jā, kopumā es varu teikt, ka jau izglītības standartā faktiski ir ietveras tas, ka mācību uzņēmumu programmai ir jābūt pieejamai. Protams, tas notiks pamazām, soli pa solim, bet arī ir jādod jums faktiski kā skolai iespēja skolēnam izvēlēties, vai tas ir zinātnis pētnieciskais darbs vai skolēnu mācību uzņēmums. Un, protams, skolai ir jāsaprot tas, ka mūsu programmā ir neskaitām mācību materiāli, atbalsta rīki gan pedagogiem, gan skolēniem sociālajās zinībās, gan ekonomikā, gan darbā projektu darbs, gan dizains un tehnoloģijas ir neierobežotā daudzumā. Jūs varat printēt bezmaksas šos materiālus, kas ir izstrādāti interaktīvi, kā atbalsta rīki. Skolai iestājoties šajā programmā, kā Junior Achievement, tas izdevums ir ārkārtīgi niecīgs pret to, ko skola tūlītēji jau iegūst. Un nav jābaidās arī no tā, ja skola nedibina mācību uzņēmumus pirmajā gadā. Jūs šobrīd esat šeit, jūs atbrauksiet kā skolotāji uz citu bazāru, paskatīsieties, kā citi to organizē. Jūs varat aizbraukt pieredzes apmaiņā uz citu skolu un tikai tad dibināt uzņēmumus. Galvenais pirmo gadu ir iestāties, izpētīt, kā tas viss strādā, iepazīties ar materiāliem, izmantot tos materiālus un tad sākt īstenot mācību uzņēmumu programmu. Ja jūs to vēlaties, skolai nebūtu arguments, kāpēc to iespēju nedot, un skolai īstenībā nav arguments, kāpēc nedot skolēniem šo iespēju. Paldies! Paldies! Tā, tūlīt. Tā, iedosim dāmu un tad kungs, un tad viens vēl tajā pusē būs. No privātas pirmskolas izglītības iestādes. Un man, protams, interesē, vai tiek plānots arī šim vecuma posmam kādu no jūsu programmām. Pirmskolas izglītības iestādēm? Jā.
Jā, mums pirmsskolas izglītības iestādēs ir materiāli, arī kuri ir īstenojami pirmsskolas izglītības iestādē, un tā skaitā jūs jau varat piedalīties pat konkursā, un konkurss ir Mana vārnīciņa, kurš ir pieejams pirmsskolas izglītības iestādēs, kur kopā ar vecākiem un vecvecākiem radoši var jau apgūt šos te biznesa ekonomikas terminus, kur apakšā ir metodika, un jūs šo te varat jau izmantot savā pirmsskolas izglītības iestādē. Un kas ir arī nemazāk svarīgi, jūs varat kā skolotāji un audzinātāji apmeklēt šos pasākumus, iegūt izglītību, mūža izglītība ir, protams, svarīga ikvienam, tad jūs jau varat šo izmantot. Līdz ar to, ja pašvaldība slēdz koplīgumu ar Junior Achievement, tad automātiski pirmsskolas izglītības iestādē mēs dodam šo pilnībā bezmaksas iespēju piedalīties tais programmās, kuras mums ir pieejamas, lai nodot šo jau pirmo pieredzi ekonomikā, finanšu pratībā skolāniem un, protams, dotu audzinātājiem iespēju apmeklēt šos pasākumus. Paldies! Labdien, man vārds Māris Birzuls. Man jau Vidus Kurzemes pamatskolas attīstības centrs. Man šāds jautājums ir. Vai ir domāts par to, kā darbību veikt, sadarbojoties ar divām, pieņemsim, skolas audzēkņiem. Pieņemsim, mūsu pamatskolā bērni ar īpašām vajadzībām, kas nevar veikt pilnvērtīgi šīs mācības programmas attīstību tikai tāpēc, ka viņiem ir ierobežots zināšanu kopums. Vai šajās mācību uzņēmumu programmas ietvaros ir iespējas sadarboties ar citu skolas mācību uzņēmumu un veidot vienu mācību uzņēmumu kopēji? Paldies par jautājumu. Jā, tāda iespēja ir, un arī mūsu sistēmā tas ir izveidots, ka vienam skolēnu mācību uzņēmumam var būt 2 konsultanti un var būt 2 konsultanti no dažādām skolām. Un arī skolēni var būt no dažādām skolām. Tad automātiski uz visiem pasākumiem un arī nomināciju ieguvēji saņem šo titulu abās skolās. Tas ir iespējams, sistēmā tas viss ir izveidots, un mēs par to atbalstam, jo šī starpskolu sadarbība, starpdisciplinārā sadarbība ir tas, kas ir ideālais modulis, lai skolēni iegūtu vispilnvērtīgāko uzņēmēju prasmi. Tādēļ tas ir iespējams, un tas pat ir vēlams. Paldies! Pēdējais ātrais jautājums tajā pusē priekšējā rindā, pavisam ātri. Labdien! Jā, mums arī šogad skolā ir tā iespēja projekta darba ietvaros tieši skolēnu mācību uzņēmumus attīstīt, un tā ir arī tās mūsu skolas interese, lai skolēni to sāk darīt. Tātad jūs teicāt par šo programmu, tātad jākļūst par sadarbības skolu. Es saprotu, ka tas ir uz 3 gadiem līgums. Sakiet, lūdzu, kāda skolai ir šī gada maksa? Paldies! Skolai līgums obligāti nav jāslēdz uz 3 gadiem, lai gan tā ir drošība, kad uz 3 gadiem būs fiksēta summa. Es šo jautājumu ceļu, lai gan es saprotu, mums ir vieglāk atrast jaunus sadarbības partnerus nekā uzlikt kaut vai papildus 10 eiro uz skolas budžeta. Līdz ar to nav jāslēdz obligāti uz 3 gadiem, var slēgt arī uz 1 gadu. Un pamatskolā tie ir 170 eiro plus PVN. Kolēģi, lūdzu, labojiet, tās ir summas, kuras es līdz galām nepārzinu. Tātad pamatskolā 170 un vidusskolā 250 eiro gadā par visu skolu, visiem skolēniem, skolotājiem, šiem visiem pasākumiem. Līdz ar to tas ir vairāk, es teiktu, kā atbildības maksājums, kāpēc mēs neatsakamies no maksas vispār. Jo kas ir pavelti un pieejams visiem, tas netiek izmantots kvalitatīvi. Un mēs gribam, lai skolai ir tas atbildības maksājums, kad viņai ir jāuzņemas atbildība par to, ko viņa nopērk. Un šajā gadījumā tā ir kaut vai šī minimālā summa, bet viņa ir svarīga, lai kaut vai jūs atskaitītos skolas vadības priekšā, kādi tad ir rezultāti, kāpēc mums šī programma ir vajadzīga. Un jūs to ļoti labi izdarīsiet, jo ik viens skolēns, kurš piedalās, iegūst izcilu pieredzi. Ar aplausiem Jānis Krievāns, Junior Achievement Latvijā. Paldies, Jānim! Paldies! Iespējas kā no pārpilnības rāk.